Atbalsta Rīmagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte. Nākamais stāsts ir arī par mīlestību. Bet šoreiz nevis par mīlestību nākotnē, bet par atmiņām. Tas bija tas, ko mēs runājām. Es saviņu acis uz augšu, kaut kas būs. Tāds paliek būs tas. Skatāmies stāstu un tad jau redzēsim, par ko mēs runājam. Love. Rīmagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte. Sabīne gan nezina to vārdu tādu, nepazīst, kas tas tāds ir. Nu, mīlestība, tāpēc, ka man nav nereiz bijis tā, jo arī it kā ņemot pieredzi no iepriekšējām attiecībām, kuras jau gandrīz 6. gadu gāja, es laiku, tur īziņās rakstīju mīlu tevi, un arī tur, kad uz atvedām pa telefonu mīlu tevi. Nu, ja reiz tā būtu tik īsta mīlestība, un arī mīlēt to cilvēku, iespējams, mēs jau būtu precējušies un nodzīvojuši vēl 50 gadus uz priekšu, bet redz, kad tomēr izšķirās. Un tad, acīm redzot, tā nebija mīlestība, bet tas bija gan pieredums, pie kā tu esi pieredzi dienā, un vienkārši tā, ka tā cilvēka nav tev klāt, un tu jūties vientuši, un tikko viņš bija, un pēkšņi izšķiries, un vairāk nav, un tu esi stresā, un tā, tāpēc, ka tu biji pieredzi pie tā, ka tev viņš ir. Un tā, ka tā nav mīlestība. Tā, pie šī temata mēs noteikti Mēneši tomēr ir pujā, tas jau... Nu jā, bet lai gan man liekas, ka mēs ar Puģu esam kopā 10 gadus, jo dienā pirmo reizi mūžā man ir tā, kad sāc attiecības jau blakus esot, jau guļot blakus un visu blakus jau. Bet man jau liekas, ka Sabīne tā jomā ir noteikti daudz zinošāka, viņai bija 4 gadu, 6 gadu pilnas attiecības. Nu, tas jau bez mazliet tā kā mūžs, nu. Nu, tad Feģa ilgi turējās, jā, tā kā Dadis Pilips. Jā. Ko tagad Feģa dara? Neko. Ir viņam kāda brūte? Kas brūte ir, jā. Ir, jā? Jā. Smoka? Nu, simpātijas nepras man par šo tēmu, jo es uzzināju iepriekšējā ballītē kaut ko tādu, kad vienkārši apsveic tevi. Malacis. Kas gribēs, tas sapratīs. Nopietni? Jā. Feģa, apsveicam. Ārprāts. Tā varēja būt arī tu, Sabīne. Jā. Nu, nekas, bet apsveicam. Nu jā, baigi jocīgi sanāk it kā. Es saku, mamiņš, es jau varu teikt, tas ir normāli, kad sapņos kāds parādās. Nu, rādījās man sapnī arī, jā, un tad tieši es arī meitenēm teicu, ka tieši šī naktī tas ir no 4. uz 5. sapņoju. Un izrādās šeku reku, paziņo man tādu ziņu. Tu neatceries, ko tu par to ati man tipa nolasīji? Atceros. Kas tur bija? Atis teica, kā lai aizmirst tevi, Sabīne, kopš mūsu šķiršanās esmu sajūtis prātā. Nopietni? Atis. Geiba. Man liekas, ka tur kāds ākstījās varbūt. Kas ir Atis Geiba? Nu, atceries iepriekš? Atceros, jā. Es to saku. Bija kāds romāniņš ar viņu tev? Nu, tipa jā, kaut kas tur bīdījās un tā, bet redz, ka viņš, nu, tā kā es saku, apčakarēja, un kas arī man nāca atpakaļ par to, ko es citiem esmu nodarījis, to, ka man sapūta pīlīts pa ausīm tā, ka es jau likos, jau 7. debesīs un beigās kloķis. Paka, viņš tev piečakarēja? Jā. Kā? Nu kā, nu, un, tipa, īstenībā daļai pat es īstenībā izšķīros no sava džeka tajā laikā, tas bija ziemas laikā. Un tad bija Geiba. Un tad viņš jāķipa tā un šitā te, tur un tā, ka man labi, bet tomēr no savas meitenes neizšķīrās un palika kopā, un es paliku bez šā. Atbalsta Rīmagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte. Jā, mums turpinās stāsts no pagājušā gada vēl. Atis Geiba, jā? Ne, tāpēc, ka man jocīgi sanāca tas, kad pusdienas taisot, kad tu nolasīji vienu ziņu un tur 100 punkti vienkārši kāds ākstās. Un tā kā. Bet man nepatīk tās tēmas runāt. Es tev to tiešraidē nestāstīju. Pujāt, kas ir? Nu, es nezinu, nu. Īstenībā es nezinu, tas ir labi vai slikti, bet, nu... Kas tad? Nu, man tas viss kaut kā tā pēdējā laikā es nezinu, vienaldzīgi kļūst.
Kas vienaldzīgi kļūst? Nu, vispār. Attieksmes tā visu apdomājos. Paga. Tā kļūst karsta. Paķērāt, aizi. Sabīni, tu runā. Jā. Oi, jovs. Sabīne, Nu, Negrāz nangas. cimdiņas aizmirs. pēc cimdiņiem mēs vēl parunāsim. Tagad šis interesē. Marta skatās, Martai laikam ir ko teikt. Es nezinu. Viņas seja lietas, Es esmu man šokā. nav ko teikt. Es esmu šokā. Antra, Neko. runājiet. Pasaki, lai pojās paturpina savu sakājumu. Man liekas, bija diezgan interesants iesākums. Nu kā, nu, ņemot vērā šito visu laiku, šito otro šovu, ka viss sākās, viss turpinās, un tās tie joki vai nejoki, vai tie starpgadījumi, tie strīdi, viss kopā, tas kaut kā maz drusciņi maina to attieksmi un to redzējumu pret to otru cilvēku, tas krājās, un vienkārši vienā brīdī tu saproti to, ka bišķi tāds vienaldzīgums sāk pārņemt, un tad tajā brīdī liekas, ka kaut kas sāk izust un palēnām izdziest. Tā apmēram kaut kā. Bet tu jūti vienaldzību no Sabīnes vai tu jūti vienaldzību pret Sabīni? Sākumā pret, nu, apusēji sākumā, bet es nezinu, grūti teikt, bet, nu, viss tas kopā tā baigi izmainīs man visu to viedokli. Sabīne? No. Nu? Ko tu gribi no manas Tu to dzirdēt? pirmo reizi tagad dzirdēji, vai jūs jau pirms tam par to runājāt? Nu jā, vispār nē, es tāpēc pamanīju vakardien, viņš jau kaut kāds tāds baigais, viņš šodien mēģināja runāt, viņš teica to, ka, nu jā, tā, neko nesaka, kad viss ir kārtībā, šodien arī viņam vēl prasīja, viņš tāds jokains visu dienu, prasa, vai viņš mājās grib vai kā, un tā. Un tagad čeku reku, sanāk šitā. Tu gribi mājās pajāt? Ne jau mājās, tas bija viens no tādiem kritērijiem vispār tāds. Prom no Sabīnes? Pagājušā nedēļa tāds lūzuma punkts, un ne jau prom, iet runa par citu lietu, bet vispār tā situācija ir tāda, ka viņa maz drusciņi savādāk ir izveidojusies. Un kaut kādā ziņā sāk, jā, tas. Nu, kā lai to pasaka, tas. Nu, nav vairs tas, kas bija sākumā, tas viss pamazām sāk. Godīgi sakot, es jau vakar arī novēroju čata laikā, kā Šers ar Sabīni tur dejoja un... Nu, saprot, kopīgi ir jau joki bija. lietas vienkārši respekts pret otru cilvēku. Un ja tu vairāk mēnešu laikā tu kaut ko dari, vai tu kaut ko soli, vai tu kaut ko saki, un tādā ziņā, ka nekas nemainās, un ka tā attieksme nav īsti tāda patīkama vispār, kā pret cilvēku. Un tas viss kaut kādā ziņā, es to saku, tas visu laiku gaitā krājās, un tā viņš pārvēršās, un jā. Tad es saprotu, ka Sabīne ir pāršāvusi kādu brīdi pār strīpu, jā? Nu, jā, tas varbūt nav viens brīdis, tī kaut kāda mazāk, bet vairāk. Bet, nu, ja cilvēks nemainās, tad nu, Piemēram, kas piemēram? un piemēram, ko es vēl tādu traku esmu izdarījis, neskaitot to joku melnu. Es tagad nesaukšu piemēru. Es saku, kā es jūtos un kas ar mani notiek. Varbūt pasveidiet, ka jūs te grūzaties. Nu, zini, Viss katru kārtībā. dienu tā nenotiek, īpaši tiešraidē. Nu, baigi karstā sarunas izdevās. Es taču karstu. Hari? Zvaigzne. Viņš paliek nokrits no krēsla. Mums Sindija bija jāpasveicina. Jā. Nebija vēl Andija. Sindija firmā, sveicieni. Viņa teica, lai Es gribēju pateikt lielu paldies savai baibiņai, kura man atsūtīja bildes ar manu suņuku. Un diemžēl, ka tu neredzēji, kā es cīnījos ar to paku, jo, diemžēl, tur nebija kameras nekur. Es izmantošu arī ātri laiku.
Es tagad aizgūtnēm dzeru ūdeni un nesaprotu, kas notiek, jūs kaut kāds apsveikums. Es vēl nespēju atgūties no tās iepriekšējās situācijas. Atbalsta Rīmagās Plus un Pizza Lulu. Šovu piedāvā Okarte.